pienākumi, bet atskatoties, kā tika veidot šis birojs, ir ļoti nopietna funkcija, kas ir politisko partiju finansēšana, kas ir Knāba viena no funkcijām, un arī šī biroja rašanās bija saistīta ar to, ka bija problēmas ar to, kā valstī tiek kontrolēta politisko partiju finansēšana. Lai ar tādiem jautājumiem nodarbotos nopietni, neatkarības garantijām ir jābūt pietiekami augstām. Jautājums, vai tas darbs tiek darīts? Valdība vakar atbalstīja Satiksmes aizsardzības biroja pāraudzības maiņu, tātad no tieslietu ministrs to nodeva premjerei. Kā tas maina biroja darbu? Ikdienā būtiski tas nerada nekāda veida izmaiņas. Tās ir vairāk administratīvas budžeta finansēšanas jautājumi. Ikdiena birojā nekādā veidā nemainīsies. Saistībā ar šo plaši aprunāto Baibas brokas pielaidi valsts noslēpumam, jeb pielaides atteikumu precīzāk, ir izskanējusi ļoti dažāda informācija. Daudz dažādi avoti ir vēstījuši par to, kas zina vai nezina par to, kāpēc tad šī pielaide ir atteikta. Vai jūsuprāt, šādas runas neliecina par to, ka būtu jāmaina informācijas slepenības kritērija valstī, ka tā ir pārāk varbūt viegli iegūstam kādam, kam tas nemaz nebūtu jāzina? Jā, vispirms es varu teikt jau tagad to, ka mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdz visu amatpersonu politiķu izteikumiem, kas izsakās šajā jautājumā, vai tiešām klasificēta informācija netiek izpausta publiski. Un es varu teikt līdz šīs dienas rītam, ka tie materiāli, lēmumu motivācija nav publiski izpausta. Līdz ar to jebkuri komentāri, kuri ir sniegt šo pēdējo nedēļu laikā, ir būtībā priekšstati, viedokļi, tā nav tā informācija, kuru šis lēmums satur. Tad tas liecina, ka politiķi varbūt vienkārši vēlas paust savu nostāju, ka ir ļoti zinoši, bet patiesībā seguma tam nav. Tā ir retorika. Noteikti tādas iezīmes atsevišķos komentāros var novērot. Tā vienkārši izsakoties, es zinu, kas tur ir, kāpēc notika, kā notika. Es varu teikt to, ka Satiksmes aizsardzības birojā šo informāciju zina burtiski pāris cilvēku, un es redzu, ka tā informācija nav izpausta. Interesanta situācija sanāca ar premjeru Laimdotu Strauju. Viņa sākumā atzina, ka tad viņi ir iepazīstināti ar tiem argumentiem, kāpēc Baibai Brokai nav sniegta pielaide valsts noslēpumam. Beigās jūs izteicāties, ka tā tomēr nav. Kāda tad īsti ir šī situācija? Arī premjera ir precizējusi savu nostāju. Arī ministra prezidenta nav iepazīstināta ar lēmumu saturu. Bet ministra prezidenta, loģiski kā darba devējs, tika iepazīstināta ar to faktu, ka tāds lēmums ir pieņemts. Un ar ministra prezidentu arī tika pārunāta situācija, kā birojas var funkcionēt tālāk. Jā, mēs arī pārunājām šos variantus, kā varētu tikt izmainīta Satiksmes aizsardzības biroja pāraudzība. Ļoti vispārīgi jautājumi. Lēmumu ministra prezidenta nav lasījusi un nav arī iepazīstināta. Stājoties amatā, jūs sacījāt, ka būtu vajadzīgas izmaiņas operatīvās darbības likumā, vai šajā jautājumā ir kāda virzība uz priekšu? Es arvien vairāk pārliecinos par to, ka ir jānodala tā darbība, kuru operatīvās darbības likuma kārtībā veic valsts drošības iestādes un ko veic tiesības sargājošās iestādes. Jo tiesības sargājošo iestāžu šo operatīvās darbības mērķis ir iegūt pierādījumus. Savukārt drošības iestāžu mērķis ir iegūt informāciju. Un tie ir divi dažādi mērķi, un mēs strādājam ar vienu un to pašu likumu. Tā kā es uzskatu, ka šī diskusija ir nepieciešama, un man ir arvien vairāk argumentu, ar kuriem es esmu gatavs piedalīties šajā diskusijā. Un kas ierosinās šo diskusiju? Diskusijas rosina ministrijas, bet es noteikti aicinu uz šādām diskusijām. Paldies par sarunu. Un vēl noslēdzot, mums ir tāda tradīcija izveidojusies pirms Līgo svētkiem. Latvijas televīzija ir tāda akcija, kurā mēs aicinām arī ikvienu prognozēt laikapstākļus Jāņos, kurus droši vien svin ik viens, un nešaubīgi, es domāju, arī jūs. Kāda būtu jūsu prognoze, kādi tad būs šī gada Jāņi? Lai lietas laikā neviens paparda zieds nenoziedētu.
Paldies jums! Jauki arī jums nosvinēt un paldies par sarunu. Mēs sarunājāmies ar Satversmes aizsardzības biroja priekšnieku Jānu Maizīti, bet nu jau nedaudz pāri 8 laiks ziņām. Labrīt, 8 un teju 8 minūtes. Rīta panorāma turpina stāstīt par interesanto un aktuālo. Koncerts no Jāņiem līdz Pēteriem nebūtu nav domāts kā grāmatveža atskaite, jo es ikdienu rakstu ko jaunu. Tas būs veltījums un priecīgs vēstījums jums, sirmiem un jauniem, zaļoksniem un nu pat šorīt dzimušiem. Tā par savai 75. jubileja veltīto Latvijas mūzikas grandu iedzīvināto priekšnesumu saka dzejnieks Jānis Peters. Bet vēl pirms 28. jūnijā gaidāmā koncerta Jānis Peters un diriģents Inns Teterovskis jau šajā pusstundā būs mūsu Rīta panorāmas studijā. Pedagogu darba samaksas modeļi un cienīgs atalgojums, kas sedz visus veicamos darba pienākumus. Šie būs galvenie temati, par kuriem arotbiedrības pārstāvi šodien iztaujās izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti. Vakar valdība vienojās pedagogu algām šogad piešķirt papildu 816 000 eiro. Šī summa bija nepieciešama, lai pirmsskolu pedagogi arī septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī saņemtu fiksētās piemaksas atkarībā no iegūtās kvalifikācijas pakāpes 30, 80 vai 100 eiro apmērā. Taču ikmēneša darba algas likme joprojām nav palielināta un, kā norāda arotbiedrība, lielākās cīņas attiecībā uz nākamo gadu vēl priekšā. Valdības sēdē izglītības un zinātnes ministrijas darbu asi kritizēja arī premjerministrs